Ventspils augstskolā trešdien norisinājās informatīvs pasākums, kura laikā studentiem bija iespēja uzzināt to, kas jādara, lai savu vasaras brīvlaiku varētu pavadīt Amerikas Savienotajās valstīs. Šādu iespēju piedāvā jauniešu organizācija Studentur, kura izveidojusi programmu Work and Travel, un tās ietvaros ļauj pilna laika klātienes studentiem no māja līdz septembrim dzīvot un strādāt jebkurā sev vēlamā ASV daļā. Par iecienītāko galamērķi kļuvušas saulainās Havaju salas, kur aizbraukušie studenti stāsta, ka pavadījuši piedzīvojumiem bagātāko vasaru viņu mūžā. Kā Latvijā, ka tu, piemēram, ieej rutīnā un tad tu visu laiku vienu to pašu dari, bet ir apmēram tā, ka katru dienu kaut ko jaunu piedzīvo, piemēram, vienu dienu. Es tur, pastrādāju no rīta, un tad vakars man ir brīvs. Es, aizēju, vienkārši kaut vai pludmalē kaut ko pasēdēt un kaut ko tā. Vai arī, nākamajā dienā man ir pilnīgi brīva diena. Es, aizbraucu ar autobusu. Autobusu biļeti maksā tikai $1,25 un apbraucu apkārt visai salai. Aizbraucu, uz kādu haiku, kādā kalnā milzīgā uzkāpt, vai arī aizbraucu nolikt kaut kur no klintīm. Vai arī, man ir kāda, arī, ja man ir kāds brīvāks laiks, tad, aizēju pasārfot un izbaudīt katrā ziņā savu dzīvi, savu vasaru. Tā kā man visu vasaru tiešām palicis viens tāds spilgts notikums. Un tagad es tos vienreiz izdarīju, gribās tagad vēl to darīt. Un tagad ir tas āķis lūpā un liekas, ka kaut ko vēl vairāk gribās vēl vairāk sevi izaicināt. Līdz ar to vēl vairāk piedzīvojums un pieredzi iegūt. Vai tu brauks vēl? Jā, protams. Es šogad braukšu, domāju, uz Kaliforniju. Lai gan sākumā jāiegulda paliela naudas līdzekļi, kas nepieciešami, lai sektu lidmašīnas biļetes, programmas izmaksas un citus rēķinus, kā arī nepieciešamo naudas summu pirmajā mēnesim ASV, studenti rod visdažādākajos veidos. Dažs ir piestrādājis par sētnieku, cits aizņēmies no draugiem un vecākiem. Arī daudz Ventspils augstskolas studenti bija ieinteresēti programmā un sāka apsvērt domu par piedalīšanos. Sākumā es gribu tikt galā ar jautājumu, vai man pietika finanses, vai man pietika līdzekļu, un es gribu zināt, kāda ir mana motivācija, vai es to gribu darīt vai nē. Es baidos par tādu lietu, kā būtu, ja būtu viens tur, ja es aizbrauktu. Bet, diezgan pārliecinoši cilvēki tomēr runāja un stāstīja par to, ka tu neesi viens, tu nebūsi viens. Tas atkarīgs no tā, cik tu esi atvērts, cik komunikabls tu esi, kā tu tam visam pieeji. Kāda tev ir attiecība vispār ar cilvēkiem. Pieredze jau nāk ar visu. Interesē, patīk ceļot, gribu kaut ko jaunu dzīvē redzēt, sasniegt. Tā ir pieredze. Pavisam nesen Latvijas televīzijā varēja vērot raidījumu Saules izaicinātie Livina Loha, kas ir stāsts 8 sērijās par 5 latviešu studentu dzīvi Havaju salās, kuri tur nokļuvuši kā Work and Travel programmas dalībnieki. Raidījuma idejas autori šajā piedzīvojumā ir devusies 3 reizes. 2 no tām kā dalībniece, bet 3. reizē, lai dotu iespēju televīzijas skatītājiem sajust vasaru un piedzīvojumu garšu. Man ideja radās tieši tāpēc, ka iepriekšējās 2 vasaras es biju pavadījusi gan Havaju salās, gan San Francisco, un man tas likās tik ļoti interesanti, tas, ko es piedzīvoju šo vasaru laikā, ka man gribējās, lai arī citi cilvēki par to uzzina, kā tas ir būt tajā otrā pasaules malā un tā kā pašķirt grāmatai baltu lapu, sākt, var teikt, dzīvi no nulles atkal pilnīgi svešā vietā. Un tieši ar to raidījumu es gribēju parādīt, kam ir jāiet cauri, lai nonāktu pie tās ceļošanas, pie tās vienreizējās vasaras. Un es arī gribēju iedvesmot pārējos Latvijas iedzīvotājus, lai viņi ļaujas kaut kam trakam, lai viņi nesēž uz vietas, lai viņi meklē iespējas sevi realizēt. Atrodoties ASV, studenti galvenokārt strādā apkalpojošajā sfērā, jo tur iespējams nopelnīt vairāk. Taču pastāv arī iespēja atrast tādu darbu, kas saistīts ar jomu, kurā jaunietis studē. Parasti nopelnīt izdodas tik daudz, lai ne tikai dzīvotu un ceļotu ASV, bet arī tik, lai atgūtu sākumā ieguldīto vai ņemtu dalību programmā arī nākamajā vasarā. Tā galvenā lieta, ko es ieguvu programmā, manuprāt, tas, ka man pārliecība par sevi tiešām izauga, jo tas, kā tu spēj pats svešā vietā prom, kur nav tavi vecāki vai draugi klāt, kas varētu palīdzēt, tu sasniedz tur sevi iekārto jaunā dzīvē, bez mazliet tu atrodi savu dzīvesvietu, atrodi savu darbu, un tiešām arī pēc tam, ja tev labi izdodas, tu redz, ka tev novērtē, un tas tiešām
ļauj saprast, ka tu esi spējīgs uz kaut ko daudz vairāk nekā varbūt pirms tam domāji. Mājās no programmas jaunieši atgriežas daudz pašapzinīgāki, ar uzlabotām angļu valodas zināšanām un citu pasaules redzējumu. Vairāk informācijas par šo un citām studentūru programmām, izmaksām un nepieciešamajiem dokumentiem iespējams uzzināt organizācijas mājaslapā. Sintija Treimane, Mareks Sumļenijs, Kurzemes televīzija.